noskaidrosim, kas ir īsti uzskati un pārliecības. Un tie ir daži stāvokļi, kas vienlaicīgi sastāv no iekšējiem tēliem, skaņām un jūtām, un tas viss ir iesaiņots frāzēs, jeb uzskatos un pārliecībās. Tas ir tādu dažu sasaldēto stāvokļu pieredzes, pēdas, jeb es to īstenībā devēju par nospiedumiem, kas tiek glabātas mūsos. Piemēram, pārliecība suņi ir ļauni un koši. Cilvēks iekšēji redz ļaunā suņa tēlu vai filmu par to, ka viņam iekoš, dzird riešanu, jūt bailes, un tāpēc viņš jebkurā gadījumā izvairīsies no suņa. Un tāpēc ir svarīgi saprast savus uzskatus, saprast un zināt savas pārliecības par itin jebkuru dzīves jomu. Tās var būt finanses, tās var būt attiecības, tās var būt pārliecības uzskati par mīlestību, par laulības, ģimenes dzīvi, un tieši tāpat arī uzskati par vīriešiem. Un tieši tie uzskati un pārliecības, kuras tev ir par konkrētiem vīriešiem, par dzimtu vīriešu kā tādu, tieši no tā ir atkarīgs, kādus vīriešus tu sastapsi savā dzīvē, savā realitātē. Un tieši tāpēc šie uzskati un pārliecības var negatīvi un uz 100% vai 200% bloķēt tavu laimīgo dzīvi, ja tavi uzskati un pārliecības par vīriešiem būs nepareizi. Tāpēc, ja tu vēlies šo situāciju mainīt, saprast, ko tu dari pareizi, ko tu dari nepareizi, un kāpēc tavā dzīvē tev visu laiku atnāk tādi nepareizie vīriešu tipāži, un ko ar to darīt. Noteikti noskaties manu bezmaksas webināru Laimīgas attiecības.